Ka valsts policijai ir jauna struktūra vienība, kas nodarbosies tieši ar drona operācijām un arī ar pārkāpumu fiksēšanu, respektīvi identificēsim, kur ir piloti. Ja mēs identificējam, mēs uzreiz arī reaģējam attiecīgi un tad pārbaudam, vai viņš lido, kā saka, ievērojot visus noteikumu prasības. Tas ir viens un visas, protams, tās aizliegtās zonas, tas ir prioritāri, kritiskā infrastruktūra, ko mēs sargājam ar droniem, var nodarīt diezgan lielu ļaunumu, diemžēl. Dronus var izmantot gan labiem mērķiem, gan arī, kā mēs redzam, pieņemsim Ukrainā, mums ir izmanto kara darbībā ļoti aktīvi un arī sliktiem mērķiem. Prioritāri mums uz doto brīdi ir, pieņemsim, lielie publiskie pasākumi, kā arī šeit ir Summer Sounds Aerošovs, kur mēs kontrolējam to dronu satiksmi. Un ja mēs identificējam šo vietu, no kurienes lido pilots, mēs braucam uz turieni un skatāmies, kāpēc viņš pār tur lido un no kādus noteikumus viņš ir pārkāpis. Kamēr drons ir gaisā, mēs nezinām viņu to motīvu, kāpēc viņš tur atrodas. Viņš varbūt vienkārši fotografē saulrietu, tajā pašā laikā viņš varbūt var ievākt ziņas par kādu kritiskās infrastruktūras objektu, apdraudēt arī gaisa satiksmi, kas ir, ja notiek pilotēšana lielā augstumā, ar ko mēs arī saskaramies diezgan bieži. Tas ir tādi viena no rupjākajiem pārkāpumiem, arī lidostu tuvumā diezgan bieži lido bez saskaņošanas, un par to mēs arī saucam pie atbildības. Bet jūs, tas principā ir tā, ka ja es pieļauju šādu kļūdu, man vēl ir iespēja nosacīti paskaidrot, ja jūs piebraucat pie manis, man iespēja sev paskaidrot, kas un kāpēc un izlocīties. Protams, tas ir jūsu tiesības, jums tas arī jādara, jāpaskaidro, ko jūs lidojat, ir saskaņojums. Tas ir ļoti labi, ka arvien vairāk paliek pilotu, kuri ievēro šos noteikumus. Un tas principā bija tā, ka jūs saņēmāt no kāda tā kā ziņu, ka tur virs tā un tā lido. Jūs pārbaudījāt datus vai kā tas notika? Nē, mums ir tehniskās iespējas identificēt, no kurienes notiek lidojums, kur atrodas pats tālvadības pilots, kādā augstumā lido drons, drona maršrutu, un līdz ar to mēs varam braukt uz konkrēto vietu un tad runāt jau ar pilotu un skaidrot, kāpēc viņš tur vispār lido.